uzskatu, ka katram Latvijas iedzīvotājam ir tiesības zināt. Mums ir cik miljardi parāds? Gan arī 20, jau 18 šķemta, ja? Miljardi parāds. Kurš būs jādod maniem bērniem, bērnu bērniem un vēl bērnu, vēl paudzēm. Tātad, ja reiz ir paņemts parāds, paņemts aizdevums, arī manā vārdā, man jāmaksā būs. Man ir pilnīgas tiesības zināt, uz kādiem noteikumiem, kas ieķīlāts, jo bez ķīles neviens nedod. Neviena banka nedod bez ķīles. Ja? Kāds ir garants? Kas ir ieķīlāts par to? Ja? Kādiem noteikumiem es teicu, ja tur? Un pats galvenais, līdz centam, kur tie miljardi ir iztērēti. Kur? Līdz centam. Mums par to ir jāmaksā, mums tas ir jādod, mums ir jāzina. Man nevar pateikt, kas tev par daļu. Tas nevar būt nekāds valsts noslēpums. Valsts drošība tas nekādi negrauj. Nekādi. Tas ir bezmaz pirmais, kas ir no valdības jāpieprasa. Esošās valdības. No Kariņa un ko. Bezmaz pirmais, kas ir jāpieprasa. Lūdzu, sāc jau tagad skaitīt papīrus, skaitīt ciparus un rakstīt, kur, kas, un līgumu arī, bez jebkādām šitām te aizsvītrotām vietām. Kas ir par to mums? Varbūt, ka mums vispār te vairs nekā nemaz nav. Varbūt tāda Latvija nemaz vairs nav. Visticamāk pat. Jo tie tomēr ir miljardi.